Raidieraksts par cieņpilnu bērnību. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, skatītāji, mūsu raidierakstā par cieņpilnu bērnību. Šodien mēs runāsim par komunikāciju ar bērnu, protams, no Emijas Pikleres skatu punkta vairāk, un arī no savām pieredzēm gan jau sanāks padalīties. Un šodien mēs esam kopā ar fizioterapeiti Intu Stromidlo, fizioterapeiti Alisi Višņevsku, un arī Klaudiju Hēli, kas ir fizioterapeita un Piklera pedagogs. Sveiki! Un te esmu es, protams, Elīna Pumpara, topošā pepmāma un mamma. Un jā, tad tas, ar ko šodien mēs gribam sākt, ir kāds Emijas Pikleres citāts, kas runā par komunikāciju ar bērnu. Citāts skan šādi. Ar mūsu patiesu atgriezenisko saikni bērnam veidojas priekšstats par sevi. Viņš uzzina, kas es esmu, ko es vēlos un ko nē. Tas veido viņa pašvērtības pamatus. Un šis citāts, ko Emija Piklere ir teikusi, pasaka diezgan daudz par to, kā šo komunikāciju un valodu redz no Emijas Pikleres skatu punkta. Un tas, ar ko mēs šodien sāksim, laikam arī būs atbildes kāda arī no mūsu klausītāju jautājumiem par to, kas tad vispār komunikācijā ir tas svarīgākais jau no bērniņa piedzimšanas brīža, ko mēs varam darīt, ko mums varbūt labāk nedarīt. Pie kā sevi, kas mums būtu svarīgi, ko mums būtu svarīgi ņemt vērā. Un droši vien, lūkšu Klaudiju pastāstīt, kā viņa to redz no Pikleres skatu punkta. Jā, man liekas, tādā citātā, ko tu pats nolasīji, man liekas, ir ļoti svarīgi šīs ko tad tas dod bērnam. Mums jau parasti, kā mēs zinām, ka mēs mācāmies, tad galvenais jautājums vienmēr bija, kā iet bērnam. Mm-hmm. Un es domāju, tas ir tas svarīgākais. Tātad, ko viņš iegūs no tā, ka mēs viņu runājam, ko viņš var uzzināt. Un, es domāju, šeit Emija Piklere ļoti smuki arī parādīja šo stadiju, teiksim, kā zīdains, ko viņš uzzina galvenokārt par sevi, un tad kā lēnām tā pasaule viņam atverās. Un, protams, viņš var par sevi uzzināt tikai tad, ja ar viņu runā, ja kāds runā. Bet, ja es gribu ieskicēt, es domāju, mēs pēc tam jau bišķiņ smalkāk iesim, ka tas svarīgākais tad man šķiet ir tas, ka pirmkārt tā valoda ir patiesa, ka tas nav runāšanas pēc, kā mēs sakam, kādā līmenī tas notiek, kur es esmu, kur ir bērns. Tad es domāju, ļoti svarīgi runāt par to, ko mēs runājam un kad mēs ar viņam runājam, jo tas, ko es ievēro, protams, savā darbā arī pirmsskolā, bet arī, protams, kā fizioterapeiti, kad ir vienmēr tie ekstrēmi. Mēs jau pirms tam par to arī bišķi parunājamies, ka vai non-stopā runā bērni, vai nemaz nerunā. Un ka kaut kā trūkst tas vidusceļš tam visam. Un es domāju, šodien, kad es nāku šo podcastu, es tieši par to aizdomājos, cik tas ir šī doma par to, kā mēs runājam ar bērniem un kuros brīžos, un ka ir ļoti liels pārpratums par šo. Un, ka mēs nekad nerunājam bērniem, mēs noteikti runājam, un mēs ļoti daudz runājam. Bet es domāju, ja mēs salīdzinām ar pieaugušiem cilvēkiem, kad tad mēs esam gatavi? Kad jūs tagad esat gatavi klausīties? Ja? Jūs esat gatavi klausīties tagad, droši vien tāpēc, ka jums ir laiks. Ja? Jūs varat dzirdēt, ko mēs sakam. Iedomājieties, jūs lasat grāmatu un mēs runāt. Ja? Jūs taču nevarat klausīties. Jūs vai lasat, vai jūs klausaties. Un te tas pirmais, ko es arī bieži vecākiem stāstu, iedomājieties, bērns spēlējās. Mēs jau iepriekšējos podkastos par to runājām, ka tas viņam ir mācības, tas viņam ir garīgā attīstība, un visu laiku mēs runājam blakus. Ja? Tad viņš jau nevar koncentrēties, viņš nevar izveidot savas domas, viņš nevar eksperimentēt, par ko mēs runājām, bet viņam visu laiku jāklausās, un tad viņam visu laiku būtu jāskatās uz to pieaugušo, lai saprastu, tad ko man darīt. Jā, teiksim, protams, tā informācija nav nesvarīga, ko mēs sakam, par to arī nav tas stāsts. Bet šī brīdī, kad viņš liek tos 5 klučīs vai uz augšu vai rindā vai vienalga kā, viņam nav svarīgi, ka viņš ir dzeltens, zaļš vai rozā, ka viņam ir 5 klucīši vai 3 kluči. Viņam ir svarīgi likt, viņam tas process ir svarīgi, un tādā brīdī tā kā nevajadzētu viņam traucēt. Jā, ka tajā spēlēšanās brīdī īstenībā tā runāšana var būt traucējoša tam bērnam. Tieši tā, jo tad viņam ir visu laiku jāskatās tā kā man visu laiku jāskatās uz tevi. Nevis jāskatās, bet gribas skatīties uz tevi. Tas kā novērš viņa uzmanību īstenībā no tā darāmā, vai ne? Tieši tā, tieši tā.
Jā, man uzreiz nāk prātā, mēs par to spēlēšanos runājām. Un man patīk, nesen es redzēju vienu darbā savu meitenīti, vienu pacientu, kurai es ieraudzīju to dziļo spēlēšanos, kad viņa sastinga, kad viņa paskatījās uz blakus esošu mantu, rokās viņai bija cita, un es iedomājos tagad tajā brīdī, mēs viņai stāstam, ko viņa redz. Un viņa ir tik ļoti koncentrējusies tā, ka pilnīgi ķermenis ir sasprindis. Un tu tagad mēģini viņai pievērst uzmanību uz kaut kādām detaļām, kas ir pilnīgi nenozīmīgas ar saviem vārdiem. Jā, runājot par pašu sākumu, kad bērniņš piedzimst, tad, ko es savām mamām, kad atnāk pie manis, esmu jau arī šeit stāstījusi, kas ir svarīgi, ka mamma saprot, kad bērns grib gulēt, kad bērns grib ēst, kad bērns grib, lai viņu samīļo. Un šeit ir svarīga komunikācija. Te bērns nerunā, viņš kā jaundzimušais 2 nedēļu vecumā nespēja atbildēt un kaut ko pateikt ar vārdiem, bet viņš to saka ķermeniski. Un ja mamma ir laiks būt tās pirmās 10 dienas un vēlāk kopā ar bērnu izdzīvot, saprast, sajust, tad te bērnam ir vieglāk arī izpaust savas vajadzības un vēlmes konkrētajā brīdī. Un tad tālāk tā sadarbība, tas dialogs veidojās ļoti, ļoti viegli. Un tad nav vajadzīgs mācīties vēl, bet tas notiek ļoti, ļoti dabiski. Un tad, kad mēs 3 mēnešos jau saprotam, ka bērniņš kaut kādā vienā balss tembrā paskaidro, ka viņš grib ēst, citā atkal viņš rāda, ka viņš ir priecīgs, un tad vēl citā, ka viņš ir noguris. Un tas ir tieši tas, kā mēs varam atspoguļot un ar saviem vārdiem viņam arī atbildēt. Es redzu, ka tu esi noguris. Es redzu, ka tu gribi ēst. Un tieši tādā veidā katru reizi viņam atbildot, mēs mācam valodu un arī viņam dodam to drošību, ka viņš ir saprasts. Jā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ko tu saki, to atgrieziens no saikni, ka tu esi saprasts. Bet svarīgi arī tiešām, es domāju, ka komunikācija, kas visbiežāk, visgrūtākais ir vecākiem tā komunikācijā, tā kā tu saki, jaundzimušo, jā, teiksim, jo komunikācija sākās Droši vien jau mammas vēderā, kā mēs droši vien zinām, bet arī, protams, ka viņš ir piedzimis. Un tad ir ļoti svarīgi šīs te saprast arī jaundzimušam, tieši kā tu saki, savs laiks, kad ar viņu var sarunāties un kad ar viņu arī nevajag sarunāties. Un tas, ko man arī daudz mammas saka, nu jā, kā es tad viņš tur viens pats guļ savā gultā un tur kaut ko savā nodabā, kaut ko stāst, un man ir slikts sirdsapziņa, ko tad es tā neko nesaku. Un es saku, nu, bet jūs negribat būt ar savām domām arī kādreiz viena? Nu, labi, varbūt bērnam nav tādā izpratne, kā mums tās domas un tāds, bet ja viņš ir, nu, smaidīgs, nosacīt, teiksim, viņš ir mierīgs un viņš skatās riņķi apkārt, kāpēc būtu tagad kādam ir jāiejaucās, ja? Viņš vienkārši bauda savu vidi, teiksim tā. Un tas, par ko mēs, ko arī Pikla institūtā ļoti daudz arī runāja, tas, ka tieši aprūpas laiks ir tas labākais laiks, ko bērnu runāt, jo tad viņam ir laiks, ja viņš ir paēdis, ja viņš jūtās komfortabls, ja, teiksim, viņam nav jādomāt par to, kad es beidzot dabūnu ēst. Un tad aprūpas laikā var atrast, ja, arī ar jaundzimušo, ja, kas nu pat ir dzimis dažas dienas vēlāk, ja, var atrast to laiku runāt. Bet tas, kas man liekas svarīgi, ir, nu, lai tas nav mākslīgi. Jā, teiksim, tas arī, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, es gribētu teikt, nu, nevajag tagad saklausīties, ko mēs tagad kā vajag teikt, ja, un tad, viņi teica, kā jāsaka tā, ja, bet tam jānotiek dabiski, un bērns jūs pazīst, viņš zina jūs, kā savu mammu un savu tēti un savu, jā, es domāju, tie ir pats galvenie, un ir mazrunīgākie cilvēki, un ir tādi, kas ļoti daudz runā, un tāpēc jums nav tagad visi jānogriež vai jāsaka mocīties, nu, ko tad es vēl pateikšu, bet svarīgi jau izskatīties, tā kā Inta saka, jā, vērot, jo bērns tiešām runā ar savu ķermeni, un tad, kad tie pirmās skaņas nāk, nu, protams, aprūpas laikā uz tā mēs atbildām, mēs dodam to atgriezenisko saikni. Pikla institūtā viņi taisīja pētījumu tieši par to, ko tad šī aprūpētājas ar bērniem runāja. Un nevis tāpēc, ka viņiem tur baigi bija iemācīja, bet tiešām,
loģiski tā sanāca. Un es domāju, ja mēs taisītu ar vecākiem tādu pētījumu, mēs nonāktu tieši pie tā paša. Ja? Teiksim, kā sākumā mēs taču runājam par ausīm, acīm, rokām, plaukstām, pirkstiem, pēdām, visu muguru, vēderu. Mēs runājam par to, ko mēs darām un kas viņam tur ir. Un tas jau ir, bērns ir sākumā tik ļoti par sevi ieinteresēt un nevis par to, kā ārā brauc mašīnas. Jā, viņš neko nezina par sevi, man pat gribētu tieši teikt. Tā, jā. Un kā viņš uzzina par sevi. Un šī pašapziņa un šis pašvērtējums, tie vārdi, ko mēs jau bieži lietojam, tas jau te rodās. Jā? Ka viņš pirmoreiz dod savu roku. Tad viņš beidzot saprat, o, šī ir mana roka. Jā? Un tad rodās, wow, ja, es sapratu, ko viņi visu laiku no manis gribēja. Ja. Un šis te visi tie momenti ir tik svarīgi. Bet dabiski, nevis krampaini pārspīlēt, tagad izdomāt, ko es runāšu. Ja. Tas gan ir svarīgi, tas patiesīgums. Man liekas, tas arī ir tas atslēgas vārds tam visam. Jā, jo es teicu īstenībā, ka tieši tas patiesīgums būtu autentiskam ar to savu mazuli. Tas jau arī izveidos to piesaisti. Tad tu varēsi viņam nolasīt tos signālus. Un īstenībā tev vienkārši ir jārunā par savu bērniņu, par to, kas apkārt notiek. Ne tik daudz, ko tu esi dzirdējis podkastā. Bet tā kā to fokus tiešām uz to savu mazuli. Ko tu, Alīs, varētu piebilst par man tieši liekas komunikāciju? Interesants tas bieži vien apkārtējo teicieni, ka, piemēram, bērns vēl nav iemācījies to valodu, bet viņš komunicē ar mums stāst un tad saka, tu uzreiz nedari to, ko viņš saka. Viņš neiemācīsies runāt, ja viņš tev norāda uz ūdeni vai pasaka tajā savā veidā, kā viņš tev paziņo, ka viņš ir padzerties un tu sniedz to ūdeni un tu tev saka, kā viņš iemācīsies pateikt ūdens, ja tu uzreiz viņu saproti. Un man tas liekas tik tā kā interesanti, ka tiešām ir tā svarīgi atšķirt, kas ir tā komunikācija, un pēc tam nāk tā valoda. Un ļoti forši man patika vizīte vienreiz pie pediatra, kad dēls vēl bija pavisam maziņš, un viņas prasa, vai viņš māk 10 vārdus. Un es domāju, viņš vēl nemāk. Un tad es tā domāju, sāku pie sevis skaitīt, un viņi saka, ne tieši vārdus, bet vai viņš 10 lietas var norādīt? Es saku, jā, var. Tad viss ir kārtībā. Bet viņi parasti prasa par tām vērtiem vārdiem. Un cik labi, ka tev precizēja. Man tiešām gribās šito ļoti uzsvērt, jo tas vecākus var iedzīt lielā stresā. Jo tu domā, nē, viņš man nemāk pateikt konkrēti leduskapis ūdens grīda, ja? Un tev liekas, viņš vispār nemāk nevienu vārdu. Īstenībā par ko ir runa. Tas bija ļoti forši, tāpēc gribēju norādīt, man tā vizīte tiešām ļoti patika, jo es sāku arī tieši savā galvā skaitīt, bet līdz tai konsultācijai es laiku domāju, mums taču ir tik forši komunikācija savā starpā. Mēs visu kaut ko saģērbjamies, sarunājamies ārā, tur man liekas, mēs tur esam izrunājuši tik daudz tēmas, bet viņš nemāk tos 10 vārdus un visāds tādas lietas, un tad viņi to norādīja, un tad es turēju īkšķi, ka tā notiek ļoti daudzās konsultācijās. Par to norādīšanu, tad nav svarīgi pateikt, piemēram, bērnam likt pateikt, saki ūdens, bet tad, kad viņš rāda uz ūdeni, mēs viņam pārjautājam, vai tu vēlies ūdeni. Es tā kā apstiprinu to, ka es esmu pareizi viņu sapratusi. Un man ir ļoti labs piemērs ar savu jaunāko dēlu. Tad, kad viņam bija 1,5 gads, viņš man ilgi teica vārdu edu. Un es nesaprotu, ko nozīmē edu. Un tad vienā reizē viņš man rāda uz ūdeni un saka edu. Un tad es saprotu, ka tas ir no otra gala ūdens. un tieši tā arī veidojās šī te valoda, komunikācija, sadarbība, sapratne. Un tas par tiem 10 vārdiem, tas ir tāds stereotips mums, es nezinu, katra mamma man nāk un gada vecumā jau saka, ka ģimenes ārsts prasa uz gadu šos 10 vārdus. Es varu apstiprināt, ka prasa. Tam ir iet cauri, jā. Bet tiešām, atgriežoties, kas tad ir tās svarīgās lietas, man liekas, tiešām šis pirmais, ko mēs izdevām, vispār tā sapratne un tā iedziļināšanās tajā savā tieši bērnā. Un tas es arī jautāju saviem sekotājiem, kas viņiem liekas, kas ir tas svarīgākais, vai kas viņiem tā kā strādā komunikācijā ar bērnu. Un īstenībā tās ir visas tās lietas, par ko mēs esam runājuši arī Piklera pamatkursā, kad šis acu kontakts, būt ar bērnu vienā līmenī, būt ar to 100% vai maksimāli iespējamo šo uzmanību. Kāds pieskāriens, silti vārdi, arī humors, arī diezgan īsi runāt, neizplūst pārāk gari. Tas jau vēlākos, kad mēs domājam par kādiem norādījumiem, dažkārt mēs aizraujamies ar pārāk gariem teikumiem. Un arī tāda lieta, kā pieņemsim apmierināts vajadzības, ko mēs bieži palaižam, varbūt garām bērņiem nav apmierināts pamatvajadzības.
mēs tur nevaram tikt līdz kādai tā kā komunikācijai, jo vienkārši viņš grib ēst, piemēram, ja, un tad viņš uz to kontaktu saka, neiziet uz kontaktu savā ziņā. Jā, es tieši domāju par to, arī no pieaugušā pusu, ko man tā komunikācijā bērni arī dod. Jā, teiksim, es tādā veidā iepazīstinu savu bērnu, un es koncentrējos uz to, ko es daru. Man liekas, to mums arī vienmēr daudz un bieži stāstīja, jo, ja es saku, es tagad aiziešu, vai paņemšu tavs autiņbikses, es attaisīšu tev pogas. Tas jau nav tikai tāpēc, lai bērns dzird šos vārdus, bet tas dod man plānu, ko tad es daru, un es neesmu domās par to, ko es tur tā līdz cepšu vārīšu, vai kādu man tur referāciju jāgatavo, bet es esmu šeit un tagad. Un tas jau ir tas, ko tā runāšana vai tā komunikācija man dod. Es arī sev sakāto šādā veidā, un es varu noreaģēt. Tad es tikai, ja es to daru un skatos uz savu bērnu, un tad es varu pamanīt, jā, jo skatīties, protams, ir viens no galvenajiem noteikumiem, lai mēs varam viņu redzēt. Ja, lai mēs ieraugām vai izjūtām, ja, teiksim, saviem pieskārieniem, ja, tas, kā viņš uz to reaģē. Un es domāju, un kas vēl, es vairs tik bieži to nedzirdu, bet kas, protams, ir svarīgi runāt, nevis ucināties ar bērnu, respektīvi neatdarināt tikai viņu, ne tikai viņu skaņas. Var atdarināt, bet ne tikai, ja. Nerunāt. Mēs, protams, automātiski kā pieaugušais, pat es pamanīju, ka es tagad ar saviem mazbērniem pašā sākumā, es jūtu, ka bišķi man tas tā kaut kā iestājās, tas pišķiņ tāds cita frekvence. Es pat nezinu, kā to sauc, tāda tonalitāte. Un es domāju, kāpēc es tā daru? Kāpēc lai es nerunāju tā, kā es ar jums tagad runāju? Kāpēc man tās dziesma parādās savādāk? Un tas, protams, bērniem patīk, ne par to runa, kā viņš nopīstos, bet sev arī nobremzēt tādā visā, ja? Ne tikai, ja? Teiksim, jo tieši kā tu saki, jo viņi vecāki kļūst, ir ļoti svarīgi īsi, kodolīgi, bet pateikt, tas vēstījums jābūt 3 vārdos, nevis 80 vārdos. Un šis acu kontakts, gribot vai negribot, un arī ja ir grūti, teiksim, tādam, kas jau stāv vai sēž, mums ir jāpietupjās, neko nevar darīt, vai vismaz dziļi jānoliecās, lai nav šis no augšu runāšana, jo es dažreiz domāju, cik interesantā tā komunikācija tik svarīgi ir. Jā, teiksim, mēs jau arī te viens nesēžam, nestāvam viens un no augšas runā, vai tā mēs arī šeit cenšamies vienā līmenī ar visiem pāriem. Dīvaini, es piemēram tagad sarāds grīdas, vai ne? Vai otrādi kādu no jums, vai ne? Un tas ir, tas tā dara. Jā. Es, piemēram, ar saviem kolēģiem kādreiz darīju tā, es pēkšņi piecēlos uz krēslu un no augšu paziņoju savu vēlmu, un visi tikai tā nobijos un skatījās uz mani. Mēs jau ikdienā vairs neaizdomājamās, kas tas ir. Liekas, tas bērns, viņš saprot, ka visi 5 reizes garāk par viņu, kad nav ko pārdzīvot, bet nē. Un šis te acu kontakts, un šīs patiesā, ieskatīties un klausīties, it sevišķi, ja viņš ir lielāks un jau daudz vairāk arī runā, bet arī mazam bērnam, viņi jau jūt, vai tu tiešām tikai, superīgi, paldies, forši, labi. Mēs it kā atbildām, it kā komunikācija kaut kāda ir, bet pilnīgi skaidrs, ka mums absolūti neinteresē. Un es esmu pamanījis, cik interesanti, ka bērns saprot, ka tu skaties, tad viņš tā iekārst, un viņš pilnīgi saprot, tiešām klausās, un pilnīgi var redzēt no viņa acīm, un tad viņš iekārst un runā vēl, un tas man liekas tik aizrautīgi, un tad tu uzzini visu kaut ko viņš tāda maz nebūtu, jo sākums vienmēr ir tāds atturīgs, viņš tā skatās, tā vēro, un tad uzreiz aiziet, un es domāju, tie jau ir tie foršie momenti, tie ir tie, ko es domāju, ir mums tas kontakts, ir, es esmu arī sadzirdēts kā pieaugušies, bet arī viņš ir sadzirdēts kā bērns. Man bija vienreiz, tā kā prezentācija jāstāsta bērnu dārzā par pedagogiem, par muguras sāpēm, par stāju, par visu kaut ko tādu. Un es domāju, kaut kādā veidā kaut kas vēl jāpiemina, kas ir mans tāds vēstījumi. Un tad es izdomāju, ka es iekļaušu slaidu par to, kad kā ergonomiski pietupties bērnu līmenī, kā piecelties. Un tad man bija pozīcijas, es demonstrēju, man pašai likās tik smieklīgi, bet es domāju, tas varētu būt bijis ļoti noderīgi. Jo īstenībā, vai ne, tad dažkārt ir par to, ka mums ir tā kā tiešām fiziski neērti to izdarīt. Tā kā mēs neesam raduši to darīt, un
no tā tas izriet, ne pat no tās vēlmes, ka mēs varbūt negribam. Tas, dažkārt tiešām Ir vienkārši grūti. Vienkārši reāli grūti, tieši tā. Jā, absolūti, jā. Tas ir, es pilnīgi atceros, tagad tiešām, piemēram, es vedu savu meitiņu uz dārziņu, un arī atvedoties tur, protams, viņas līmenī, un tad es notupsos, un citreiz, ja pirms kaut kāda svārki mugurā, un tad es tur tā nejūtos baigi komfortabli un ērti, bet jā, es tur tā minūtīti, kamēr atvedamies, tā kā, bet tas ir arī par to fizisko komfortu, protams, jā. Jā, es gribu paturpināt par to uķi-puķi, tāpēc, ka, ja mēs atgriežamies pie aprūpes, tad mēs aprūpas laikā bērnu ģērbjam, un paralēli sakam, tur visādus uķi-puķi atdarinam viņa skaņas, tur līdz ar to mēs novēršam uzmanību no konkrētās darbības, un bērns nekād nespēja iemācīties savu ķermeni, atpazīt sevi, atpazīt rutīnas darbības, kas viņam pēc tam palīdz ikdienā, jo par to neviens nerunā. Un tad tas, ko Klaudija teica, kāpēc mēs runājam, vispār kāpēc mums tā valoda ir vajadzīga, un ja mēs zinām, ka bērns tādā veidā iemācīsies, kur ir roka, kāja, krekls un tā tālāk, pēc tam vēlākā vecumā, kas uz tā krekla ir, kādā krāsā un tā tālāk, tad mēs to jau sākam darīt ļoti laicīgi, nepārspīlējot, tā kā necenšoties tagad tikai tam pievērst uzmanību, bet tā kā dabisks tas process, un bērnam tas aiziet pats no sevis, un es fantastiski savās rotaļgrupās tagad redzu, man tieši šonadēļ, kā, piemēram, gandrīz 2 gadus vecs puisīts vienkārši pats sāk likt pa krāsā, kur nekas nav rādīts mājās, neviens viņam neko nav mācījis, un viņš smuki liek tieši dzelteno riņķīti uz dzeltenā konusa, un tas bija tāds mums ar mammu tāds pārsteigums, jo tas ir turpinājums tam. Savijas kopā, vai ne, šīs lietas? Tieši tā. Un tāpēc ir svarīgi par to runāt un saprast, ka bērnam nav jāsaka 10 vārdi, kur ir iemācīti, kurus viņam katru vakaru liek atkārtot, kur atver grāmatu un rāda, saki, man tagad auto bumba ābols, bet ikdienā viņš palūdz to ābolu, un mēs viņu nosaucam. Un es domāju, tas jau piklē pedagoģijā viss savijās, caur viss tās tēmas, par ko mēs līdz šīm arī runājam. Mēs nevaram izraut no konteksta neko. Viņas vienmēr ir sasaistīts. Un tā valoda, cik es arī, teiksim, ir vienmēr viena no vissvarīgākām. Ja? Teiksim, viņas ir tas, viņas pavad visus. Ja? Gan spēlēšana, gan aprūp, gan kustības. Viņas tur ir tā valoda. Un man šķiet arī vēl, teiksim, tos vārdus, ko mēs izmantojam. Tad, kad es tur bišķiņu vairāk šito ņemos par to valodu, sevišķi apmācot arī jauns darbinieks, es sapratu, cik daudz mēs, piemēram, izmantojam mazināmās formas. Mēs esam konstatējuši, ka ļoti daudz bērni saka tis. Pirmie vārdi tis vai is. Un tad mēs konstatējam, ka mums ļoti daudz kaķītis, sunitis. Un ja mēs runājam par to, ka bērns dzird vairāk tās pēdējās zilbes, jo tas sākums bija pārāk garš, tad tāpēc ir tie tis. Un tās mums vēl atkārtojas. Jā. Un tad vēl atkārtot, un tad mums visi tisi. Ja? Un mēs vispār ļoti daudz runājam mazināmās formas, kas ir ļoti mīļi latviešu valodā, tāpēc varbūt ir tāpēc tāda maiga un tāda jauka, ja? Bet īstenībā tas sarežģītam bērnam manā uzsvarē bišķiņ to dzīvi, jo kāpēc nevarētu teikt, tas ir suns? Kāpēc man būtu jāsaka sunītis vai kaķītis? Protams, ir daži vārdi, kas izklausās vienkārši dīvaini, ja tu nelieto mazināmo formu, bet vienkārši bišķiņ mazinā to. Un arī, teiksim, tu tieši tās par tiem 10 vārdiem, cik daudz bērni, ka viņi sāk runāt, viņi saka, kas tas? Ja? Tāpēc, ka tas ir tas, ko viņam visu laiku saka, ja? Kas tas? Un viņam ir jāatbild. Ja? Tad ir ļoti daudz tādas momenti, viņi jau atdarina arī, ja? Teiksim, viņi atdarina to, ko mēs runājām. Ja? Un tad iznāk tā, ka mēs bieži pieaugušie izpantējam, ka viņš man prasa, kas tas? Nē, viņš neprasa īstenībā. Viņš vienkārši zina, ka viņam visu laiku, un tad viņš iet, kas tas? Un viņš iet pa māju. Nemaz nedomājot par to, ka viņš gribētu dzirdēt kādu atbildi, bet vienkārši tāpēc, ka viņam tas tā. Tas ir tas, ar ko viņi runā. Un tas, ko ja tu minēji, tad, ja mēs tā mēģinām salikt, tad tas aprūpas laiks, tiešām tas sākums ir par to, un tad pēc tam nāk ne tikai ķermenis, tad kāpēc mēs piedāvājam 2 dažādi krekli ar laiku bērnam aprūpas laikā? Tieši tāpēc, tu gribi zaļo vai sarkano? Un vienreiz viņa kolēģi prasīja, kā lai viņi iemācās krāsu, ja tu viņam nesaki. Es saku, bet man taču aprūpas laikā.
Kā viņš iemācīs skaitīt? Es saku, lielāko daļu visiem krekliem ir pogas. Ja? Vismaz gandrīz viena poga vienmēr var atrast. Ja? Vai kaut ko. Vai cik tev mašīnas uz tā krekla? Paskaties 1, 2, 3. Tad viņš skatās, un tad viņam ir laiks skatīties. Ja? Un tad, es domāju, tie ir tādi, ja mēs tā bišķiņ apzināmies, ja? Un es domāju, jūs bērns jums ļoti smuki parāda, kad viņš klausās un kad viņš neklausās. Un arī zīdainis, ja? Viņš sākumā skatīsies, un tad, kad viņam kļūst pat grūti, viņš vienkārši pagriezīs to galvu projām, un tad ir saprotams, ok, tagad tu varētu mazāk runāt. Ja? Vai tas ir tas moments, kad ok, pietiek. Un galvenais, ko mēs arī vēl runājam, patienās, ir klausīties. Tas ir nākamais. Es jau varu runāt daudz tagad. Kāds klausās. Bet galvenais jau ir klausīties. Un kad ir tās divas puses tai komunikācijā. Jā. Jo tas, ka viens daudz runā, vēl nenozīmē, ka otrs daudz klausās. Jā, jo varbūt viņam tajā brīdī tā uzmanība ir kaut kur, un tad jau viņš no tā viss neko tā kā nepaņems arī. Bet man ļoti gribās arī atgriezties pie tā, ko tu teici, gan pie tā, ka kas tas prasa, jo tas, ko es dzirdu apkārt, kad cik populāri ir jau, es nezinu, no ļoti mazām dienām, no dažu mēnešu vecuma, rādīt bērniem kartītes, kur šitas, kas tas, šitas ir tas. Kad kaut kā, un arī kā iemācīsies skaitīt. Vecāki uztrauc un kā krāsas iemācīsies. Un es domāju, cik es ļoti redzu apkārt, kad vienkārši bērni to iemācās procesā. Un nebūtu viņam tas nav jāzina obligāti uz 1 gadu vai pat obligāti uz 2 gadiem vai tam līdzīgi, ka tas vienkārši kā vairāk ļauties tam, ka tas notiks. Ja tu savu bērnu patur redzes lokā, ja tu pietiekami daudz ar viņu runā, komunicē par ikdienas lietām, ejot veikalā iepirkties, tu saki, jā, kur nopirksim šo balto krūzi. Viss tas ir īstenībā, kā teiksim, padzīvot ar to sajūtu, ka pietiek īstenībā ar to ikdienas komunikāciju, lai tajos pirmajos gados tas bērns, viņš vienkārši uzsūks to valodu, esot kopā. Un tā kā nav nepieciešams, jā, viss šis parādīt viņam tā kā priekšā, jā, tā kā no mācību grāmatas, kā saka, jo tā kā kaut kā tās mūsdienas liek aizrauties ar to, ka mums ir jāiemāc arī tā valoda, bet īstenībā viņš tā kā uzsūks to valodu, ja viņam ļaus izteikties un arī viņā klausīsies, protams, tas arī ir būtiski. Par to skaitīšanu vienkārši tas tāds eksperiments var nolikt 3 gadniekiem konfekšu maisu. Dažiem man pateikt, ka viņiem vienādi jāsadala, viņi izskaitīs. Jā, jau vienādi viņi sapratīs, kas ir. Jā, es par to krāsu gribēju, tur, kur es minēju, kur tas puisīts uzlika. Ja? Viņš jau nerunā, viņš nezina, kā sauc, viņš nezina ka tas terminu, ir dzeltens, zaļš, zils. Jā. Viņš vienkārši redz, ka tas ir tieši tāds pats, un viņš meklēs ar tiem vairākiem un uzlika. Jā, un ka šis ir tas sākums būtiskais īstenībā. Nevis, ka viņš zina, ka tas ir dzeltens tieši, vai bet ne? Šeit es gribētu arī piebildīt. Pēc tam, ka bērns tad būtu aizgājis pie mammas, tad mamma varētu pateikt, wow, es redzēju, tu dzelteno rīķi uzliki uz dzelteno kociņu vai konus vai vienalga. Viss iedod to papildus, to pilieniņu. Un arī tas ir interesants, cik bērni. Un vienāk, cik maziņš viņš ir. Un varbūt viņš tādā pirmā brīdī nesaprat, par ko tu stāstīji, bet tu vari arī parādīt vēlreiz. Jā, redzēji, tur ir tas konus, un tu redzēji, ka tu liek. Tas arī liek viņam atkal, wow, es esmu pamanīt, jā, es esmu redzēts. Jā, un mamma redzēja vai teica redzēja, ko es daru. Un ja viņš ieklausījās, tas bērns, ko tu teici par to dzelteno, tu vari pateikt, un redzi, tur ir vēl dzeltena bumba. Tā kā norādīt tajā mirklī, ja bērns ir gatavs klausīties. Jā, viņš ir gatavs tādā brīdī. Jā. Varbūt viņš uzliek aizskrien tālāk. Jā. Un tad atkal jo, man liekas, ir smuki, kādreiz arī tiešām arī rotā grupās vai spēlēšanas grupās vai arī tā, pirmskolā skatīties, ja, tu pilnīgi redz, ja, kad viņš jau jūt, ok, tu ilgi vēl runās, ja, vai viņš tiešām arī ieinteresēti klausās, ja, jo tas jau, viņš jau tāpat kā mēs pieaugušie, ja, tu vienā brīdī, tu jau redz, ka otram jau lēnām viņam atskrīt ciet, ja viņš jau var redzēt, ka viņš vairs nedomā lietas, ko tu saki, un tad laikam ir laiks beigt runāt, ja, teiksim, tas arī tāds, svarīgs moments, un, protams, ka bērnam tas ir daudz ātrāk, ja, bet arī par to, es arī bieži dzirdu, ka jāatkārto vienmēr tas, ko bērns saka, ja, atkal, jā, varbūt kaut kādā brīdī noteikti, jā, to var izdarīt tad, kad viņam ir laiks dzirdēt, ko es tur atkārto. Jā, teiksim, tas, ka tu teici par to edu, jā, teiksim, un teiksim, tu gribi ūdeni, jā, teiksim, tas ir tas atkārtošanas, jā, tad ielikt to pareizā, skanējumā, jā, un tuši viņš ļoti ilgi teiks edu, jā, kamēr viņš pateiks ūdens. Bet arī
tā valoda, un man liekas, lai neaizgāja tā, kā vecāki tagad domā, neko nevajag uztraukties, lai gadu runā, kā grib, tā jau arī, protams, ne par to tas stāst. Bet ir tiešām bērni, kas runā ātrāk un vairāk, un ir bērni, kas ir tādi, kā mēs sakam, vērotāji, bet viņam, protams, arī kaut kādas skaņas vajag dabūt kaut kā tādā. Un tikko man ir aizdoms, ka tur ir pamaz skan, protams, jāiet pie speciālistiem un jāiet meklēt palīdzību, nepāprotiet to, ka, teiksim, kā var gaidīt mūžīgi arī, kad bērns varbūt kaut kāds sāks runāt, ir jādabūn tās skaņas. Ja viņam viņas nav, tad jāiet pārbaudīt, kāpēc viņas nav. Bet nevajag, tieši tā atprasīt un katru dienu 5 minūtes tagad runāsim. Jā, un man ienāca prātā viena svarīga lieta, ka šodien ir ļoti populāri visādi snīpkrūzītes, salmiņu krūzītes. Un kad es ieraudzīju vienai 4-gadīgai meitenei, kur joprojām dzer no snīpkrūzītes, un viņa ļoti slikti runā. Viņa ļoti saspringts žokas, ļoti daudz skaņas viņa nespēja izrunāt. Es pakonsultējos ar audiologopēdu, tas tiešām tā ir. Un tas šodien ir ļoti populāri. Par to, ko mēs arī runājam, kad pie uzturu mēs vēl neesam runājuši par glāzi, cik svarīgi, ka... Un tas arī tās lietas, teiksim, ir, protams, mums vienmēr sasaistās viss ar ētību, kā mums ir ētāk, un kā varbūt bērnam ir ētāk un interesantāk, jo mums taču vajag, lai viņš tik un tik daudz ūdeni dzer, un tad viņš no salmiņa dzers vairāk ūdeni, no snīkrubu vairāk ūdeni nenāk, no glāzes, protams, un te sākās tas, un tā ir, galīgi, es teiktu, kad vai atsevišķi vēl tēma par to, cik tas ir svarīgi, bišķiņ aizdomāties, ko mēs mācām bērnam, mūžīgi dzert no salmiņa, nav jau tas mums tas mērķis, kaut ko jau mēs gribam. Kā lai viņš iedomāties, kāda jums ir mutes formas, kā jūs dzerat no salmiņa un tagad no salmiņa no glūzi. Tas gan ir neiespējamā misija. Tur ir prognozēt, ka tu būsi slapšs, uzreiz. Un tā ir daudz tāds lietas, ko mēs, kā jau vienmēr, no vienas galības otrā krītām. Kā mēs to, un, teiksim, protams, kādreiz var dzert no salmiņa, arī nepāprot. Atkal nav teikts, ka nekad nevajag dzert no salmiņa. Bet īpaši, kad slims. Tad viss īpaši vajag, tad viss drīkst. Bet atrast to līdzsvaru tam visam, ka ir vairākas pieejas un vairākas iespējas. Un man liekas, vēlreiz par to valodu atgriežoties, teiksim, protams, ir ļoti daudz faktoru, kas ietekmē to valodu attīstību un ir jāieklausās un jāskatās. Bet es saku, teiksim, ja man ir tiešām, ja viss ir kārtībā šādā ziņā, ja ar bērnu komunicē tad, kā viņš dzird, ja komunicē tādā līmenī, ko viņš mūs redz, un ja mēs savus teikumus netaisam pārāk garas un pārāk garlaicīgi un neskaidrojam fiziku, ne tikai tāpēc, ka mēs negribam, lai viņš bāz pirkstu kontaktos, bet vienkārši pasakam, nē, stop, šeit beidzās, tad jau viss būs labi, tad jau tas cilvēks aizies, teiksim. Un ja mēs tad manam, ka kaut kas nav, tad jāiet obligāti pie visādiem speciālistiem, lai konstatētu, kur ir tā problēma. Tas var būt gan ar dzirde, gan ar kā tu saka, žokli un vispārējais, kas mums te ir. Jā, bet ļoti daudz tomēr šodien es redzu tās sakarības starp jaundzimušo, kura vēlmes netiek saprastas, bet ir apmierināta tikai ēšana, teiksim, ir bērns ar maisījumu no pudelītes, kur kā viņš raud, tā tiek dots ēst, kā viņš raud, tā tiek likts knupis mutē, un te mēs beigās redzam, ka 3 gados bērns joprojām nerunā, bet ne jau tik daudz, ka nerunā, ne jau skaņas, tās skaņas viņam vispār nav, jo viņam nav pat vēlme, viņam nav vajadzība runāt, jo visu laiku viņa vietā ir šī pārprūpe, ka viņam neļauj pat izprausties, viņam neļauj raudāt, viņam neļauj viņš arī nepriecājās, kad apklusina viņu tā kā bieži. Viņa apklusina un viss. Un tad, es teiktu, ka tā pārunā viņa. Viņa izrunā, pieaugušais izrunā to bērnu pats par sevi un visu kaut ko ir izstāstījis, bet bērnam pat nebija iespēja gan saprast sevi, gan saprast savus vajadzības. Viņš nemāk viņas noformulēt, ja viņš būs lielāks, jo visu laiku ir kāds, kas jau to zina iepriekš, ko viņam vajag. Un viņš Es domāju, ka tas īstenībā viens puses ir diezgan traģiski, cik mēs daudz tam bērnam atņemam. Arī, teiksim, caur to, kā mēs neļaujam viņam sev iepazīt no dzimšanas, teiksim, jo mēs vai nerunājam, vai runājam daudz pa daudz un daudz pa ilgi, un viņš vienkārši nevar to visu uztvert, kāpēc viņš nogurst, protams, arī aprūpes laikā, un lielākam bērnam atkal, ka mēs neesam pārāk ieinteresēti. Un nav viegli. Es negribu teikt, ir tiešām
Man mazdēla mājās viņš ļoti daudz runā, un viņš visu laiku ir kaut ko stāstīt, un viņam visu laiku ir kaut kas, un viņš visu laiku ir aktīvi, un visu laiku jāskrien, jādabun to visu līdzi, un jāsaprot, bet arī tie aprūpas momenti viņam liek savākties, un viņš, tad var nokoncentrēties. Pilnīgi var redzēt, kā tāda atšķirības tā viņa spēlēšanas runāšana un to aprūpas runāšana, ja, kā viņš var salikt to arī. Jo man gribās šeit, tas, ko arī man daudz māmas rakstījis, jautāja par to, kā, kad ir tā kā ļoti grūti uzklausīt savu bērnu varbūt. Un tiešām māmas rakstīja, tas ir tajos brīdīs, kad ir vai liels dusmas, vai kaut kāds darbs jāpabeidz, vai kaut kādas citas lielas lietas, un tev liekas, ko tam bērnam tagad vajag no manis. Jā, protams. Un tas ir par to, ka tā kā tajā brīdī, protams, tā, ka mēs paši esam tādā bezresursā, vai mēs tā kā noguruši esam, tad ir ļoti, ļoti grūti komunicēt ar tiem bērniem. Un tad, protams, tas arī ir jāņem vērā, un es domāju, šeit atkal atgriežamies pie tā, ka nav nekāda grāvja, vai ne? Kad mēs atkal pasakām, varbūt bērnam, šovakar man, vienu lietu pasaku, ko tev vajag, un tad visapmēram, kad mēs šovakar neesam tā kā gatavi tik daudz varbūt pakomunicēt, un nekas tam bērnam nenotiks no tā. Bet otra lieta, par ko man liekas, kas sasauc ar to, ka mēs runājam par to, ka ir svarīgi komunicēt šajā aprūpas laikā un ne tik daudz šajā spēlēšanās laikā. Un man liekas, tas, ko es esmu pamanījusi, kad māmas iespējams iztērē tos resursus un varbūt arī tēti tieši tagad ir tas spēlēšanās laiks. Un īstenībā tad tam bērnam tik daudz varbūt nevajag. Un tagad ir tas aprūpas laiks, kad varētu parunāt, tad jau liekas, viss es jau nevaru vairāk. Tā kā viss ir iztērējies. Konkrētiem, ko tad lai es viņu runā? Jā, ko tad man viņam teikt? Ko tad jaunu dzimušumu vajag pateikt? Es saku, tas, ko jūs tādā brīdī jūtat. Jo es tieši gribēju ātri vēl atgriezties pie, ko tu teici. Nav nekāds grēks bērnam pateikt, tu zini, es esmu tik nogurs, es tagad nevaru. Aiziet pie tēti parunāt. Es atvainojos tēti. Vai es izdzeršu tagad to kafiju, un tad es ar tevi parunāšos. Es ļoti piezvanīt reizēm vecākiem. Es saku, piezvanīs man un tēti pastāst viņam. Jā, un es domāju, ka absolūti, jo tas arī, tas ir arī tas autentiskums patiesībā. Jā, tas autentiskums, un vienkārši, mēs esam super vecāki saviem bērniem. Vispār par to nav šaubu, bet nevajag arī pārkāpt to super līmeni un super jākļūst. Jūs drīkstat būt nogurusi, jūs drīkstat būt dusmīgi, un arī to drīkst bērnam pateikt. Tu zini, es esmu tagad ļoti dusmīgi, es tagad nevaru. Jo tā, ja viņš iemācās tās emocijas, mēs dažreiz, drīkstam runāt arī par sliktajām emocijām. Jā, un vispār par emocijām jārunā atkal vēl viena tēma, teiksim tā, ka pa visu drīkst runāt, tikai ir svarīgi kādā tonī to teikt, protams, tas arī vēl svarīgi, nevajag kliegt, teiksim, un pateikt, es esmu dusmīgi, un es tagad nerunāšu, bet saņemties, pateikt to mierīgi, un es iešu tagad uz istabu, un es būšu apakaļ, vai es atstāšu durvis vaļā, bet man vajag 3 minūtes sev, labi, viņš 3 minūtes nezinu, bet man vajag, kā es teicu, es izdzeršu kafiju, un tad es varu. Un jo lielāks ir bērns, jo vairāk mēs varam šito izmantot un pateikt, atnāks tas vai notiks tas, un tad es ar tevi parunāšos, vai tad es varu. Jā, teiksim, jo saka, komunikācija nekad jau arī nebeidzās. Tam pusaudzim vajag savu komunikāciju, tam skolniekam vajag savu komunikāciju, tam mazam bērnam vajag, visiem jau viņiem vajag. Un visu laiku mums pēdiņās jābūt gatavu uz komunikāciju arī ar saviem bērniem. Bet tā kā es saku, mums arī ir savas tiesības un vajadzības, un mēs drīkstam viņas pateikt, un tas arī ir svarīgi. Protams, mēs kā vecāki, mēs esam tas akmens, kas tur ir, un bērni vienmēr var nākt un svarīgi būt, lai viņš zina, kaut kā arī nerunāt, vienkārši ielīst klēpī arī kādam lielākam bērnam. Tas viss jābūt iespējams, tāpēc mēs esam vecāki, bet nevis tikai noraidīt, bet arī saprast, arī likt tam bērnam saprast, ka arī tas vecāks ir ar emocijām, un tam vecākam kādreiz arī grūti un skumīgi. Es domāju, mēs visi esam piedzīvojuši, ja mums riktīgi kādreiz skumīgi, cik bērni ir iejūtīgi, cik viņi uzreiz pamanā, cik viņi pamanā, ka kaut kas te nav. Viņi varbūt īsti nesaprot, varbūt tāpēc viņi arī tur uz tādu tramīgi, bet ja mēs tādā brīdī tad pateikt, kaut kas tur noticies, man vienākas, tad viņi to ļoti labi paņem. Un tas, man liekas, ir tik fantastiski, bet to mēs nepamanīsim nekad, ja mēs tikai runā. Un tad tas bērns, viņš jau neklausās. Pilnīgi var redzēt arī bieži, ka tie vecāki runā, bet tam bērnam
Man liekas, tas svarīgi piebilst, ka tā komunikācija, redziet, tas nav tikai tie vārdi, tas ir viss kopā. Tas ir tās emocijas, tie ir pieskārieni, acu kontakts, glāzes, tas viss tur tādā packagē, man liekas, tā kā savijās kopā. Un, protams, man liekas, kamēr tas mazliet pavisam maz, loģiski, ka viņš nevar atlikt tās savas vajadzības, un viņš ir ļoti pilnībā atkarīgs no mums, un viņam augot aizvien, viņš spēja jau tā kā pagaidīt lēnā garā, un tad mēs varam sākt komunicēt vairāk šīs lietas, ka man vajag kaut kādu savu laiku arī. Man liekas, tu gribēji vēl kaut ko piebilst. Man tikko ienāca prātā es atcerējos, kad bērns, kad viņš sāk runāt, vienalga vai kā zīdainīts vai jau lielāks bērns savā valodiņā, viņš runā parasti mājās drošā vidē, un viņš nekad nerunās, teiksim, manā kabinetā pirmo reizi, viņš nerunās pie ģimenes ārsta pirmo reizi, un kas ir ļoti tipiski, ar ko es arī pat esmu saskārusies, aiziet pie ģimenes ārsta, bet jūsu bērns vispār runā. Jā, viņš mājās ļoti daudz runā, bet svešā vidē viņš nerunā, un tas ir normāli. Tas ir normāli, jā. Jā, jo es arī dažreiz man liekas tik pat nesmieklīgi, bet drīzāk jau bēdīgi, jā, kā mēs sagaidām no mazu bērnu visu to, ko mēs paši nemaz arī nedarītu. Totāli, jā. Parādiet man labi, ir tādi runātīgie cilvēki, kas jebkurā sabiedrībā iet un vienalga sveši vai pazīstam, viņi runā. Jā, bet viņi bieži arī runā tāpēc, ka lai viņi savu nedrošību pārvarētu. Jā. Bet ir taču arī daudz cilvēku, un mēs zinām, ka stāv malā, ilgi stāv malā. Un kaut kādi viņi arī kaut ko sāk runāt. Un tur nāk ārā tādas. Jā, pērles. Jā. Jā, bet tāpēc es saku, man tā eksploatācija par to bērnu mums vienmēr ir kaut kā, es nezinu, es atceros, kā Anna Tādoša vienreiz teica, kurš mēs uzzinājām, man liekas, es to jau minēju, kurš mēs uzzinājām, cik gudri bērni, mēs mēģinām viņas smadzenēs visu kaut ko iebakstīt, jā, ko viņš nevar apstrādāt. Un man liekas, tas vijās cauri arī par to komunikāciju, jā, taču jāsaprot, ir pietiekami daudz smadzeņu attīstību pētījumu, vai smadzeņu pētījumu, jā, kuri pilnīgi skaidri un gaiši var redzēt, šitā daļa vēl nav attīstījusies. Mēs runāsim vēl par autimbiks lietām un viss tas. Tu nevar viņam ar varu to viņu iebakstīt. Viņš vienkārši, tur nav. Tad atvērsies tad, kad tam ir laiks atvērties, un viņš var atdarināt. Un bērni tādā ziņā ir fenomenāli. Bet mēs jau arī mākam ļoti labi atdarināt. Mēs visu, ko mākam atdarināt. Bet izprast un saprast, kāpēc man tagad tas bija tā jādara, nevienmēr ir iespējams. Un bērnam necik. Un tiešām atļaut tam mazam cilvēkam, dot viņam šo iespēju, tikt pie tā pašam, tas ir tas, kas mums ir tik grūti, jo ir salīdzināšanas faktors, tavējās runās, manējās vēl nerunā kā tā, ja? Viņš daudz runā, tā viņš ir ļoti gudrs, nevienmēr tas, kas daudz runā, ir arī ļoti gudrs, tas nav, tā nav korelācijas starp šī, viņš var būt ļoti gudrs, bet viņš arī var, būt gudrs vienkārši, jā, teiksim, tad tu nav ne tāds korelācijas, un vienam bērnam vienkārši tas ir savā raksturā, savos gēnos vairāk ielikts, citam tas ir mazāk. Un tāpēc viņš dara šādi. Ja? Un jā, es vienmēr arī skatos kādreiz uz vecākiem, ja, teiksim, es otrā grupā es to pamanīju. Mamma šausmīgi pārdzīvo, ka bērns neiet tur ar citiem bērniem. Bet viņa pati, tad, kad viņa atnāk, ja, viņa tur nāk ātrāk, ja, viņa arī vienmēr sēž malā, ja, un tikai laiki viņi ienāk vairāk tā un sāk runāties. Es domāju, ko tad jūs gribat no jūsu bērna, kāpēc, lai viņš būtu pilnīgi citādāks nekā jums? Kā tas ir iespējams? Viņš nevar būt savādāks nekā jūs. Viņš ir jūsu bērns. Tad respektējam un nedodam viņam sajūtu, ka viņš ir sliktāks tikai tāpēc, ka viņš 10 mācības vēl nevarēja pateikt. Ja, šodien. Kaut kā tā. Par to knupi man bija, es lasīju instrukciju vienreiz knupim, un tur bija tādas tā kā vadlīnijas, ne visiem, man liekas, tas tam vienam zīmolam bija, un tur bija rakstīts, ka pirms tu dod bērnam knupi, tu sniedz viņam fizisku mierinājumu. Un tā bija tā kā pamācības instrukcija, un man likās, tik forši viņi tomēr to tā kā, lai nav tā mutes aizbāšana. Bet par to komunikāciju man arī tā ir tāda skumjāka tēma, bet par ko man vienmēr ir ļoti liels pārdomas, kad tai bērnu dārzā īstenībā nesanāk laiks bērnam ne ar vienu parunāt, jo es esmu vadījusi sporta nodarbības, piemēram, kā bērnu dārzā un tagad arī skolā. Un es redzu, cik tie bērni ļoti, ļoti grib parunāties ar to pieaugušo, un es saprotu, ka viņiem tai dienas ritmā nav laiks, jo īstenībā jau ģērbjoties nedrīkst runāt, ir jābūt klusumam tai
gaitenī, kur viņi ģērbjās. Pēc tam pie pusdienas galda nekādā gadījumā nedrīkst runāt, ir aizliegts aizrīsies. Un tad tas laiks, kad viņi var runāt, ir savā starpā, spēlējoties, bet ja daudzi no viņiem vēl nerunā, ja tā ir mazā grupiņa, tie ir 2 gadnieki, viņiem jau tā valoda arī nav no kā, lai viņi iemācās. Jo audzinātājs tajā brīdī kaut ko citu. Viņas varbūt kopā kaut kur runājas tālāk. Un tad pēc tam tas bērns nonāk pie tā logopēda kabinetā, un tad ir tās kartiņas. Un tas man vienkārši tik ļoti vienmēr liekas, tik vienkāršas lietas varētu atrisināt, lai viņš pēc tam nenonāk tajā kabinetā ar tām kartiņām. Bet tiešām es arī domāju, kāpēc. Un mēs arī runājam par to, ka ēšana, ne tikai tā ģērbšanās ir tas laiks, kad mēs runājam, bet arī tas laiks ir, kad bērns ēd. Varbūt tikko viņš ir piedzimis, mēs viņam tur tikko sāk ēst to savu pirmo ēdienu, mēs nestāstam, es tur viņu tvaicēju, vārīju, un tad es tur tā sablenderēju, un tagad es to tur servēju. Bet vienkārši, jā, tu ieliki mutē, viņš ir tāds salds. Un viss. Un tā kā vēlāk tā saruna kļūst ilgāk, jo tagad jau ar tādiem 5-gadniekiem tur gan jau var apsēsties un tik forši var pie pusdienām izrunāt visu dienu. Un tad viņam tā patīk runāt un tā stāstīt visu kaut ko. Man liekas, tas pirmskolā, mums parasti, ja es iemācu, iestrādāju jaunu darbinieks, viņi visvairāk tieši par to runā. Un jūs pie pusdienas galda runājat? Es saku, jā, kāpēc jūs mājās nekad nerunājat pie pusdienas galda? Man liekas, visu, kur tiek uzsvērt to, ka jābūt tam vienam kopējām vakariņām vai pusdienām. Kāpēc viņiem jābūt? Lai parunātos, bet bērns nedrīkst runāt. Es nekad neaizmirsīšu, es biju vienā pirmskolā un uz sienas ēdam zālē, sāksim ar to, bija liels uzraksts. Mute ciet pie pusdienām vai kaut kas tāds. Es domāju, kā lai es ēdu? Un man tā vadītāja saka, tā jau tas nav domāts. Es saku, bet tā tur ir rakstīts, mute ciet pie pusdienām. Teicina, aizver mutu, nē. Jā, un es domāju, wow, interesanti. Un man tiešām arī liekas, protams, un man arī saka, ko lai es tur viņam stāstu pie tām pusdienām, viņš jau ēd. Un viņi tiešām koncentrēti ēd, un tad jau arī nav vienmēr jārunā. Bet tad viņš saka skatīties, viņš skatās ārā pa logu, un tad jau, tu skaties, tur tie mākoni ir, vai saule, vai vienā, kas tur ir, jā. Vai arī kādreiz, ja viņi nē, tas saka, es redzēju, tu šodien uzlikt to celtunu riņķu uz to konus, vai tur sabūvē kaut ko. Jā, vai tu šodien ielēji zupu? Jā, un tad viņš skatās, tu pamanīji, kas to dari. Un tas taču ir forši. Tik daudz lietu, man liekas, par ko īstenībā var runāt. Un tieši tāpat, kā mēs pieaugušie, mēs sēžam pie galda, tas ir forši. Tur var izteikt kompliments, ja tu vari. Tad tev ir laiks klausīties, jo ja tu skrien no vienas vietas uz otru un kāds tev pasaka pa ceļam, tu labi izskaties, tad tu vispār neklausies. Ja tu, jā, labi, jāsēj tālāk. Bet šī brīdī tu klausies un tev ir interesanti, jo tev ir laiks klausīties. Un tas jau kaut kā par to apzināto ēšanu, ko visi tagad mēģina pieminēt. Nevis tas, ka tev bērnam ir jāmāc, ātri izēt to. Jā, un tad ej dari visu, ko tev vajag ātri izēt. Bet viņš tik lēni, tik apzināti tiešām košļā apstājas, padomā, paskatās, kas viņam tur iekšā, viņš tur pabīd, un tu saki viņam, tas ir burkāns. Viņš domā, jā, burkāns. Burkāns šodien. Jā, un nevis ka tā kā, akal tu neēd burkānu, vai ne? Nē, tu neitrāli arī, man liekas, kad neitrāls tās ziņas tā kā pietiekam, ko mēs dodam arī. Bez vērtējuma. Bez vērtējuma, Es kādreiz ieklausījušies, cik bieži mēs sakām vērtējumu. Vienā kā tādā, tev sanāca, tev nesanāca, tev izdosies, tev neizdosies. Tas viss ir tāds vērtējums, jā, un kas tad pacelt pašapziņu? Ne jau tas, ka man visu laiku kāds vērtē, bet tieši otrā, tas, ka man saka, tu izdarīji tā, kā tu izdarīji. Uzzīmē saule, vai tu saliki toņi, vai tu aiztaisīji tas pogas tavām kreklām. Tas bija sarežģīti. Ja? Tad es arī it kā vērtēju, bet es ar atzinību, teiksim, pievērst tam uzmanību, ka es saprotu, cik tas ir sarežģīti. Un tas man, es aiztaisīju pogas tavām kreklām. Yes, es to izdarīju. Jā, tas, ko mēs vienreiz jau runājām par tiem aplausiem. Kad vecāki ļoti agrīni sāk bērniem aplaudēt par padarītu darbu. Un, te ir vietā runāt, stāstīt, izstāstīt, kas tas bija, ko es tur redzēju, par ko tad es aplaudēju tev. Jā. Un vēl par to, ka es tikai tagad tā saprotu, ka mēs mācam bērnam dārziņā klusēt ēdot. Jā, visur klusējam.
Un tad mēs brīnamies, ka pusaudzis klusē. Vai ka skolā Kāpēc nav viņš iniciatīvas? mājās pēc tam klusē? Kāpēc, ka nav tā brīža, kad viņš atnāk un viņam būtu kad parunāt, kad izstāstīt, un tad mums ir pusauģu problēmas. Bet arī tas, teiksim, mēs tad tev jāklusē, un tad tu nedrīkst runāt. Katlais tad runā, vai katlai? Nodarbība, tad skolotāji runā. Un tad ir šī situācija, ka viņi pārsprāks. Un tad mēs vairs nesaprotam, kāpēc viņš vispār ir pārsprāts, jo nebija jau īstenībā iemesls. Bet iemesls jau bija tur. 3 stundas atpakaļ, jā, teiksim. Bet arī sabalansēt. Es saprotu, ka, un te mēs nākam, to mēs varētu vispirms ko izrunāt, jā, teiksim, protams, ja tev ir vienā zālē, tur 50 bērnu un visi runā, tad tu esi sajūgs prātā. Protams, tāpēc ir klusēt, jā. Bet ja tu to organizēt savādāk, mēs ēst grupā, mēs ēst pa 4 vai pa 5, kā kurā vietā, un tad to saviem 5 parunāties, pārējie tur vēl darbotos un viss būtu kārtībā. Un tad arī nebūtu tāds bardaks. Bet tas jau tie tāds organizatoriskās lietas, ja par ko nav jau vainīgi bērni. Kā mums ir ēdama zāle 50 cilvēkiem. Tā nav viņa izvēle, tā ir mūsu izvēle. Mēs to izdarījām. Un tas, man liekas, ir tas saucamais bišķiņ ģimeniskais vai bišķiņ salikt. Un to var, jā, teiksim, man ir pirmskola, un es zinu, tas ir iespējams, to var izdarīt, bet tas ir organizatorisks jautājums, kā es to varu izdarīt. Un tad gan bērnam, gan pieaugušam ir mierīgāk, jo tas jau arī viss iet uz pieaugušām smadzenēm. Protams, kad cilvēks ir izdēts, ja viņam ar 50 bērnu visu reizi runā, ko tu gribi parunāties, vai 26 bērniem vienā grupā, tu nevar. Un tāpēc jau notiek konflikts situācijas. Kāpēc notiek? Tāpēc, ka bērns nav ievērots. Viņš jūtās pazaudēts. Viņš vispār nejūtas, ka viņš kaut kur ir, jo neviens viņu neredz. Un tad, kad viņš beidzot kliedz, tad beidzot kāds vismaz kliedz pretim, bet vismaz kāds atbild. Jā, viņš varbūt 3 reizes jau kaut ko vēlējies, neviens viņu nesadzirdēja. Te jau arī visas šīs konflikts situācija, kā bieži rodās. Tieši aiz tā iemesla, jā, jo viņš vai nu viņš ir pilnīgi klus un vispār vairs nekad nerunās, un viņš vai kaktā sēž un kaut ko dara un saprot, es jau neko, jā, man jau tāpat neviens neredz, es jau te neesmu, jā. Vai arī viņš sāk izdomāt savu stratēģiju, kā uzsprāgt, jā, jo viņš zina, ja es kliedzu vai ja es daru kaut ko slikti, tad kāds atnāks un man runās vienalga ko, bet viņš runās, jā, kaut vai klieks un ir dusmīgs, vai man paskaidros, ka tā nevajag darīt, bet viņi man biedzot ir ieraudzījis. Un tā jau viņa arī mācās. Un tad, kā, ko tas viss rodās? Es saku, tur, ja sāk aizdomāties, tas ir tik dziļi un tik daudz, jā, un tas tikai saknojas tanī, ka mēs neatrodam 3 minūtes laiks, lai parunātu. Viņam nevajag vairāk. Viņa bērns nemaz negrib klausīties podcastu 45 minūtes. Viņš vispār nav spējīgs to darīt. Ja? Pieauguši arī ne, bet bērnam necik. Tad viņam pietiek dažreiz. Jā, mēs varam nospēst pauzīt. Bet viņš tos 3 minūtes, ja tu viņam velti pilnīgs skatiens, uzmanības, tad viņš uz nākamām stundu viņš aizies, un viņš ir, man dzirdē, viss kārtībā. Vai tu pavēro viņa skatienu, tā jau arī komunikācija, tu pavēro skatu, pamā galvu, viss, man redzē, viss, paldies, un es varu turpināt. Un es saku, tie sīkumi tik mega daudz, un protams, mēs tā kā vecāki, es vienmēr saku, pišķiņ arī jānorobežot. Mēs kā vecāki, mēs esam vecāki, un mēs drīkstam visu, ko darīt. Mēs kā speciālisti, kā pedagogi vai arī kā fizioterapeiti, mēs nevaram atļauties. Jā. Bet vecāki var. Un var kļūdīties. Un te ir tas, ko mēs jau iepriekš minējām. Atgriežamies pie tā, ka piedod, es tagad ātri šito izdarīšu, un tad es arī to pievēršu. Tad es tiešām arī nākšu un pievērsīšu. Bet, protams, lai tas arī nav visu laiku vēlāk. Jā. Bet, un tad arī ir. Un tad ir intensīvi un koncentrēt tas viss. Man liekas, tas prasa mūsu pieaugušo smadzenēs pišķiņ izmaiņu tanī, kā mēs uztveram to cilvēku, to mazo cilvēku, to bērnu. Tas, man liekas, ir tas, pie kā arī Pikleri īstenībā mūs pievedi, teiksim, ka skatīties uz šo jauno cilvēku vienkārši pišķiņ ar citādām acīm. Es teiktu tādu līdzvērtīgu to, ka viņš ir tikpat līdzvērtīgs. Kaut arī viņš ir maziņš. Es domāju, ka mēs varētu nobeigt ar to kvalitatīvo komunikāciju. Atcerieties, ko mēs runājām. Tas ir. Tas ir tas, un es tiešām domāju, ka tas šis te man pašam kā pieaugušam saprast, ko tad es gribēju tev teikt, vai kas ir tā esens, ko mēs gribējām šodien pateikt. Tas jau ir tas svarīgākais arī bērnam. Un, protams, viņš ir mazāks. Protams, zīdainis nav gudrāks par mums pieaugušiem.
to neviens nemaz negrib pateikt. Un, protams, jūs kā vecāki vai mēs kā vecāki esam, man gribētos domāt pišķiņ gudrāks nekā zīdains, bet tas jau nedod mums tiesību pret viņu izturēties kā tieši tādu, ka tu esi mazvērtīgāks, ja? vai tu esi dumšs. Un tāpēc es tev tagad pateikšu, kā dzīvē jādara. Jā, es tev noteikti palīdzēšu, es tev noteikti būšu blakus. Ja? Mēs kopā pavadīsim šo laiku, mēs iesim blakus viens otram. Un pēc iespējas vēl vienā līmenī. Bet tas, man liekas, tas ir tas svarīgākais. Un tā arī rodās šīs kvalitatīvās sarunas ar bērnu, šī komunikācija vai šie skatieni. Un pilnīgi var redzēt, kā vecāki to māk un prot, bet viņam vienkārši vajag to apzināt. Jā, tā kā tu saki, vienkārši tas prastā mazliet pārgrozīt savās smadzenēs kaut kādas lietas. Īstenībā tas patiesībā neprasa no mums tā kā baigi vairāk, bet vienkārši tā kā izprast, kā bērni uztver to komunikāciju, kas viņiem ir nozīmīgi, un tad tā kā sev pārgrozīt sevī tās lietas. Jā, vai ir vēl kaut kas, ko jūs gribat piebilst noslēgumā? Kad Inta teica par to kvalitatīvu pavadīt laiku, tas ir tiešām man ļoti vismīļāk, kā var izrunāties, ir šis pastaigas arī ar mazu bērnu. Tu pasaki, mēs tagad pastaigāsim, mēs iesim no tās vietas līdz tai vietai, un pa ceļam atklājās tik daudz. Tur man bija treniņā tā un šitā, un klausies, un vispār man šitā pateica, kas īstenībā mašīnā braucot, pastaiga, tās ir tādas, ir sajūta, ka kaut kas ir jāatrisina, tu, man liekas, svērtīgāk vienmēr iet pastaigā. Es varu pilnīgi piekrist, un īstenībā tas arī bija, ko ļoti daudz mani sakotāji tā kā rakstīja tieši par tām pastaigām, un pat nākot mājās no bērndārs vai no skolas, kad ir šīs sarunas, tā kā, jā. Es varbūt gribētu nobeigumā pateikt, ka ir jāmācās klausīties un mazāk runāt reizēm. Jā, jo īstenībā klausīties bija grūtāk, vai ne? Tā kā ieklausīties, kas tam otram ir nepieciešams īstenībā, jā. Labi, paldies, mīļie klausītāji, paldies, mīļie skatītāji. Uz tikšanos nākamajā reizē.